Tātad, puiši, meitenes, labu vakaru. Klausaties, nu redziet, Rīgā būs Nātans Moris, laikam atkal vasarā vai kad, un es jau, protams, kā saka, vecs izmeklētājs, gribēju saprast, kas tas ir pa putnu Nātans Moris, un apskatījos visādus tos viņa kruseidus, un kaut kādas domas radās arī manas, jo es Latvijā, kad viņš bija bijis, uz tiem kruseidiem nebiju gājis tur vai Ķīpsalā vai kur viņiem bija. Tāpēc es klātienē neesmu bijis un šodien YouTube'ā te paskatījos un beigās domāju, no kurienes viņš ir nācis vai cēlies. Un, ja pareizi saprotu, tad kaut kāds viņam ir sakars ar šādu kungu, jā, reku John Kilpatrick. Nu, ja es nekļūdos atkal, jā, ir vakars un es te bišķiņ, kā saka, vakars un tā, piekusis bišķi pa dienas darbiem. Un sērfoju, mani uzrunāja šitāds viens message. Once saved, always saved. Tātad, nu, ķipa, kā pasaulē šitie labklājības sludinātāji pēc tās grēcinieku lūkšanas noskaitīšanas, rekot, viņiem tā doktrīna ir, ja, kad reko, once save, always save, tad vienreiz ķipa noskaitīja grēcinieku lūkšanu, un tu esi, nezinu, always vienmēr visu mūžu glābšanā staigā, ķipa esi, ja. Un tālāk tie rakstīts, can you backslide and go to hell? Nu, vai tu vari tā kā krist atpakaļ un aiziet uz elli, jā. Un mani tas uzrunāja, un es tā gribēju saprast šito mesidžu, kas tas ir pa vīru, jā, un tur tas Nātans Moris, un kaut kur nezinu, no šitāja vai cēlies, vai ko es tur neiedziļinājos, bet es paskatījos, jo parasti visus šitos vilkus plēsīgos, kad ieraksta, jā, sākot ar Koplendiem un Džoisām Maieriem un Renneriem un visiem šitiem, tie uzreiz parādās šitādu kungu un Nātanu Morisu, nu neviens tur nebija ķidājis īsti, jā, neviens nebija uzkritis viņiem, kā saka, kaklā spalvā. Nu, es tagad gribu saprast, vai tiešām viņi ir tik balti un pūkaini, jā, jo atkal, kā jau es teicu, Latvijā nāk iekšā visa šitās te sātanistu mācības caur Koplendiem un Maieriem, Džoisām un Kenetiem Heigeniem un paklausieties, es jums teikšu godīgi. Es šito mesidžu noskatījos, labi kanāls tur tāds aizdomīgs ir rakstīts, reku, word of faith preaching, jā, kā tas ticības vārda sludinātājs, bet nu labi, par kanālu neko nezinu, var sakot, kanāls mani neinteresēja, vairāk man šobrīd interesēja tiešām, varbūt kanāls ir kaut kāds tur, nezinu, nepareizais, bet ok, bet message, jā, un es teikšu godīgi, es šito mesidžu noskatījos 5-4 minūtes, un es teikšu godīgi, kas saprot angliski, jā, kas saprot angliski, un patiešām es teikšu godīgi bīstās Dieva, un grib patiešām nopietni, bez jokiem, tā, nu, no visām, kā mēs sakam, no sirsniņām, jā, kurš tiešām grib pie Dieva, kurš grib tikt pie Dieva valstībā, debesu valstībā, kurš grib noskatieties lūdzu šito mesidžu, jā, tad, ja saprotiet angliski, un reāli mīliet Dievu un gribiet tikt debesīs, ļoti, es teikšu tā, nu, viņš pateica, tiešām tā, kā ir jāpasaka grēciniekiem un kristiešiem, kas taisa ziepes, kas ir šitie grēcinieka lūkšanas noskaitījušie, kurš biju arī es 90. gados pie amerikāņa. Un paldies Dievam par svēto garu, kas caur Paul Washer mani tā kā atgrieza dažus tikai burtiski, es nezinu, gadu 2 atpakaļ, es esmu piedzimis no augšienes, es tā tagad domāju un saprotu, bet šito lūdzu noskatieties. Kaut gan mēs esam dažādi cilvēki, viens šito noskatīsies tulīt un teiks tur kaut ko akal,
kas tam man ir atkal Dieva žēlastība, es taču varu atkal tur grēkot, un man tur atkal piedos, un man atkal viss būs labi. Zēni, noskatieties šito, un jūs redzēsiet, kādas būs ziepes, nekas nebūs labi. Vot šitas pirmoreiz dzīvē tādu mācītāju vai sludinātāju klausos, bet zēni, paklausiet viņu, jo viņš pateicis, ir tās rakstvietas izcēlis ārā, nu kā pilnīgi tās, kuras šodien ne pie Parianca, ne pie Jencīša, ne pie kaut kādiem, es domāju, žauneriem un visiem pārējiem Latvijas šiem labo lietu sludinātājiem jūs nedzirdēsiet. Ja? Bet šitas kungs pateica tā, kad es jums saku, dievbijība atkal uzreiz atgriežās pēc šitā visa noklausītā. Jā.